kājām liels valsts uz Latviju tas ver. Uz Latviju, kur naidnieks baigs pār laukiem nāvisei. Mēs soļojam droši lepni, un šautenes plecos ir mums, un senajo varoņu vārdi nāk līdzi kā mantojums mums. Mēs nāksim drīz Latvijā gaidīt, un nesīsim brīvību tev, kas mums dara, un mēs ejam un traucam un steidzam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Mums viena doma sirdī, kā par tēlu zemi stāt, un nežēlīgam naidniekam likt visu atmaksāt. Mēs šautenem liksim tad liesmot, un grāmatu metējiem kaut, bet paši mums nāvēdās pītēt, ložus vilpieniem atbalsis saukt. Mēs ticam tur Latvijas zvaigznēm, lai ugunīs požas jūs kosmos un mūžos, un mēs ejam uz priekšu, tik traucam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Mēs šautenem liksim tad liesmot, un grāmatu metējiem kaut, bet pašiem mums nāvēdās pītēt, ložus vilpieniem atbalsis saukt. Mēs ticam tur Latvijas zvaigznēm, lai ugunīs požas jūs kosmos un mūžos, un mēs ejam uz priekšu, tik traucam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Kord võitles Lõuna-Venemaal kaugel Doonis teppides. Üks Eesti SS pataljon laudes laulu kuratist. Meid paisati ita kord läände, kõik ja seisime kaljutena. Ja ka Nevelisood ja Tšerkassi, ei meid iial ei unusta saa. Rünnak relvade terases tuules, kostab lekkides kuradina, Sirgub vabadusidu, ei murta need ridu, kes Eesti eest andnud on kõik. Aeg sangari kord unustab ja ka tandrit tasandab. Ja surnu pealu sõdureist vaid tuul meil jutustab. Teed tagasi meie jaoks pole, ehkki häving on silmade ees. Vaba Eesti eest palju ei ole, kui ka langeks meist viimnegi mees. rünnak relvade terases tuules, kostab lekkides kuradina, Sirgub vabadusidu, ei murta need ridu, kes Eesti eest andnud on kõik. Teed tagasi meie jaoks pole, ehkki häving on silmade ees. Vaba Eesti eest palju ei ole, kui ka langes meist viimnegi mees. rünnak relvade terases tuules, kostab lekkides kuradina,
sirguvad sidu, ei murta need ridu, kes Eesti eest andnud on kõik. rünnab relvad terases tuules, ostab leekidest kuradi naeru. Sirgub vabadusidu, ei murta need ridu, kes Eesti eest andnud on kõik. Reiz bija bunkurs 13, kur veči dzīvoja, kad granātu tur iemeta, tad sūdi pajukam. Atskan sprādziens un nobīgs tas pats velns, kur agrāk bunkurs stāvēja, tur paliek caurums melns. Atskan sprādziens un nobīgs tas pats velns, kur agrāk bunkurs stāvēja, tur paliek caurums melns. Pie cepures mums nāve mirz un kaujā līdzi iet, drebailais ienaidnieka sirds, kad iesakam mēs smiet. Vaņķā laidies, kā vaļņķi vien zim, jo mana roka nacīgā pie bādas cer tev grib. Vaņķā laidies, kā vaļņķi vien zim, jo mana roka nacīgā pie bādas cer tev grib. Reiz bija bunkurs 13, kur veči dzīvoja.
Saeimas priekšsēdētāji, cienījamais ministrs, cienījamais komandieri, dāmas un kungi, mīļie draugi. Šodien esam kopā sanākuši, lai pieminētu Otrā pasaules karā kritušos, arī lai atcerēties Kurzemes cietoksni. Rīt, 9. maijā, mēs pieminēsim varonīgo Ukrainas tautu un tās ciešanas, kas Ukrainas tautai ir jācieš mūsu dēļ. Arī sākšu lūdzu uz īsu klusumu brīdi. Paldies! Es tagad dodu vārdu bijušajam leģionāram, kas tepat cīnījās Latvijas Nacionālo karavīru biedrības valdes priekšsēdētāju Edgara Skreju. Labdien, Saeimas priekšsēdētājas kundze. Visi sveicināti, visi šeit klātsošie. Aizsardzības ministrs, bruņoto spēku komandieris, Tukuma novada domas priekšsēdētāja kungs. Visi mēs esam pulcējušies, lai atcerētos, ka mēs stāvam šeit, Kurzemes cietokšņa kaujas līnijas pirmās rindās. Kurzemes cietoksnis. Tas ir cietoksnis, kas šajā noziedzīgajā karā, Otrā pasaules karā, palika atbrīvotai, neatbrīvot teritoriju. Un viņi varēja atbrīvot tikai ierasties šajā Kurzemes daļā, teritorijā, tad, kad bija parakstīts miera līgums. Un pulkstens 14. 1945. gada 8. maijā iestājās miers šai bezjēdzīgai karam, kur šajā gadījumā divi varamāks cīnījās par savu vietu pasaules vēsturē, kas ieņems un valdīs šajā pasaulē. Šodien uzrunāt šeit jūs, Lestenē. Man dots uzdevums šo Latvijas leģiona karavīru, Otrā pasaules kara dalībnieku vārdā izteikt dažus vārdojumus un vēlējumus. Ar manu balsi, lai runā šeit kapu laukā mieru, mūžīgo mieru radušie brīvības cīnītāji. Latviešu leģions, kas izcīnīja pietiekoši smagas kaujas ar šo melu un ļaunu impērijas karaspēku,
ir iegājis vēsturē kā vienība, kas aizstāvēja savu tautu un tēvzemi. Šie karavīri šeit, kas ir apēti, ir Otrā pasaules kara dalībnieki. Un lūdzu izturēties un turpmāk viņas vodāt kā Otrā pasaules kara dalībniekus. Lai miers un saticība starp tautām valdītu uz šīs zemes. Bet šodien tas tā nav. Mēs redzam, ka mūsu kaimiņš, pret kur mēs nevelti pavadījām ilgus vairākus gadus cīņās par to, lai viņš šeit Latvijā neatgrieztos, ir atkal atžirds un viņa pārņemas joprojām šī imperialiskā ideja būt gudrākam un valdīt par visiem. Lai Dievs stāv klāt Ukraiņu tautai viņa cīņā pret šo jaunumu impērijas karaspēku. Šī cīņa, kas ir izraisīta, lai sagrābtu, lai zaktu iedzīvotos uz citas kaimiņu tautas rēķina, ir motivēta ar to, ka pasaulē joprojām valda mankārības un imperialiskais gars. Šo ukraiņu vīru asins un upuri šodien, lai parāda to un pierāda to, cik pareizi un cik varonīgi esam cīnījušies pret viņu jau 1943., 4. un 45. gadā. Pēc 45. gada 8. maija šī cīņa pārgāja pagrīdē un var droši teikt, ka tas ir cīņa pret valdošo šeit uzkundzēt gribošo varu. Visā pasaulē pastāv viens te rakstīts cilvēks likums, kas pierādās un pierādīsies arī turpmāk. Cilvēks domā, bet Dievs dara tā, kā viņam patīkās un pareizā, kā viss, kā mēs to domājam. Vienosimies kopējā aizlūgšanā par kritušajiem karavīriem un tagad frontē, Ukrainas frontē gājušiem bojā. Dievs svētī Latviju!
tagad lūdzu Nacionālo bruņoto spēku kapelānu Guntu Kalnu un Vestenes baznīcas mācītāju Jānu Saulīti aizlēmus. Mūžīgā un svētā Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Svēto rakstu vārds no pravieša Iesaijas grāmatas 7. nodaļas 9. panta šodien uz mums tā runā. Ja jūs neticēsiet, jūs nepastāvēsiet. Ja jūs neticēsiet, jūs nepastāvēsiet. Āmen. Rīt pasaule varēs vērot Krievijas īpašo dienu, to, ko tikai krieviski var pateikt ar vārdu Pobedobesije, ko Gūle tulko kā uzvaras neprātu. Un tas ir tā saucamās Krievu pasaules koncepta tāds kā zenīts. Par to britu laikraksts Ekonomists saka, ka tas ir apvienojums no anti-rietumnieciskas tumsonības, pareizināts ar pareizticīgo dogmu, nacionālismu, sazvērestības teoriju un staļiniska tipa policejisku valsti. Šī ideja zombētajā Krievijā patiešām ir jau novesta līdz valsts reliģijas statusam, ticībai lielajai uzvarai. Šī reliģija patiešām, kā kādreiz sacīja Marks, ir gan tautas opijs, gan opijs tautai. Un to ļoti precīzi izklāsta Jūlija Latīņina, Novaja Gazeta Europa žurnāliste, sacīdama: pēdējo 20 gadu laikā Puķina Krievijā radīts īsts 9. māja kults. Formulēt tā jēgu var šādi: Krievu tauta ir Jēzus Kristus, kurš upurējis sevi par visu cilvēci un atbrīvojis pasauli no nacismu šausmām. Bet nepateicīgā pasaule, amerikāņi, briti, poļi, igauņi, ukraiņi un citi šo upuri neatzīst un Krievu tautai neklanās. Tāpēc viņus vajag sodīt. Tas ir attaisnojums jebkādai visbaisākajai rīcībai pret pasauli, kas nav atzinusi un novērtējusi Krievu zaudātu upuri. Pēc būtības tas ir jaunā Krievu totalitārismu kults, kuru ideoloģija ir vienkārša, proti Krievi ir vislabestīgākā, viscilvēcīgākā nācija, kas gatava nest vislielākos upurus. Un visi, kas to neatzīst, protams, ir nacisti. Bet nacisti nesaudzīgi un pilnībā jāiznīcina. Staļins cīnījās Ukrainā ar nacistiem un banderiešiem, un Puķins cīnās Ukrainā ar nacistiem un banderiešiem. Puķins tātad otrais Staļins. Varam atkārtot. Ja rietumos, kā šodien, mēs savu attieksmi pret otro pasaules karu ar tā šausmām varam īsi raksturot ar moto nekad vairs, tad Krievijā notiekošās šobrīd patiešām ir militarizēts kara kults, kura moto ir jau minētais varam atkārtot. Kā reiz teica Krievu režisors Aleksejs Balabānovs, mēs negribam, lai mūs mīlētu, bet lai mūs baidītos. Nevelti taču Krievi savu militāro tehniku iezīmē ar latīņu burtu Z, tātad zombētiem. Izslavētā noslēpumainā Krievu dvēsele piepieši atklājās kā visvienkāršākā brutalitāte, kā sacīja šīs pašas avīzes žurnālists Romans Šamoļins, gadsimtiem ilgi dod mājienus visai pasaulei par savu īpašo noslēpumu uz dziļo un prātam nepieejamo Krievu dvēseli, bet mīkla izvērtās par spēcoperāciju. Šodienas Krievijas seja nav Krievu klasiskā kultūra, bet tas, ko Krievu žurnālists Jevgeņijs Kiseļevs sauc par Krievu sabiedrības un īpaši tās armijas vītlo masu. Tā nāk no sociālajiem podebenam, deklasētiem elementiem un nabadzīgākiem reģioniem, tā saucamās globinkas. Viņi savu tā saucamā militāro spēcoperāciju uztver kā spēcsirojumu, laupīšanas un visatļautības pasākumu. Kara noziegumi ir viņa normāla ikdiena, bet tas nav tikai armijas zemākais līmenis, ko varētu varbūt norakstīt uz dagestāniešu un burietu zemo kultūras līmeni.
Pēc tam, kad no Bučas tika pārdislocēta, tajā plosījusies 64. atsevišķā motorizēto strelnieku divīzija, Puķins tai par tā saucamā masu varonību tur piešķīra Gvardes goda nosaukumu. To, kā zināms, dod par kauju nopelniem. Līdz ar to, jebkādi jautājumi par Krievijas militāro morāli principā ir lieli. Pareizticīgo lieldienās Ukraiņu lūgtie un Krievu atraidītie zaļie koridori Mariupolē un vēlākā Kijevas apšauda ANO ģenerāls sekretāra Gutereša vizītes laikā jau neizraisīja vairs izbrīnu, bet tikai pieaugošu sašutumu. Ar to Puķins pats sevi simboliski izslēdza no starptautiskās sabiedrības. Nevelti baznīca sakāmvārds saka, ja Dievs grib kādu sodīt, viņš tam atņem saprātu. Bet katrā nozīmīgā notikumā parasti ir iesaistīts vismaz divas puses, kur nu vēl šajā, diemžēl notiekošajā jau 3. pasaules karā. Kā sacīja vācu žurnāls Bild, Puķina spēks ir rietumu nespēka rezultāts. Proti, Puķina un viņa režīma ļaunumu baro diemžēl rietumu gribas un morālais vājums. Nespēja pastāvēt uz saviem principiem un vērtībām. Nevelti Dieva vārds taču brīdināja, ja jūs neticēsiet, nepastāvēsiet. Ticības kā garīgas tiekšanās rezultāts ir iesakņotība, pamatotība Dieva mums dotajās pamatvērtībās. Atceramies, Angela Merkele vienmēr aizbildējās, ka biznesa nav jaucams ar politiku. Un kamēr viena rietuma nenošķirs principus un peļņu, vērtības un ērtības, un ikdienas turpinās Puķinam maksāt $1 miljardu par naftu un gāzi, tikmēr turpināsies tas stāvoklis, kur vēl pirms 6 gadiem aprakstīja Sandra Kalnieta. Agrāk es domāju, ka eiropieši nespēja saskatīt īstos Krievijas nolūkus izriet no naivuma un lētecības. Gadu gaitā ir apstiprinājušās manas aizdomas, ka izlikšanās par labticīgiem ideālistiem, kas nemitīgi piesauc dialogu nepieciešamību, un Eiropas vērtības ir tikai dūmu pieseks, aiz kura bieži vien tiek paslēpts cinisms un alkatība. Krievijas tirgus ir tik plašs, peļņas iespējas ir tik lielas, kā labi, gan to vārdā skaisti neparunāt. Pēdējais skaistumināšanas piemērs ar ļoti konkrēto plānoto peļņu ir gāzes vads Nord Stream 2. Būsim godīgi. Saukt vārdā rietumu pretestību un vērtību graujošos iekšējos faktorus, un tie ir sekojoši. Pirmkārt, patērētāju sabiedrības morāli ar tās komforta kultu, nespēju un nevēlēšanos pārvarēt fiziskas un psiholoģiskas grūtības. Otrkārt, tas ir individualisms un egoisms, kas vēstīja, ka valsts nav vērtība un drošība nav prioritāte, tikai nevajadzīgs tēriņš. Un treškārt, tā ir patērētāju sabiedrības inteliģents attieksme, kas vēstīja vērtību nihilismu, ka nekas nav tā vērts, lai par to mirtu. Tas sludina nepatīk pret kārtību, disciplīnu un spēku. Tas viež gļēbumu un izlaidības, patvaļīguma un bezatbildības kultu. Šāda uz labklājību un personisku labumu vien hiperorientēta sabiedrība ir diemžēl par gļēvu, lai cīnītos un pārvarētu grūtības. Tā ir faktiski izdzīvot un funkcionēt nespēja sabiedrība. Pretpuķiniskās demonstrācijas bieži vien var redzēt teikrepus ar Krievijas iekarojumu uzskaitījumu pa gadiem un ar retorisku jautājumu, kur tas beigsies. Kā lai neatceramies Dievu vārdu, ja jūs neticēsiet, nepastāvēsiet. Ja negribēsim turēties pie Dieva dotiem vērtībām, kā pastāvēsim? Jo pašu spēks vien ir bieži vien nepietiekoši vēstures tsunami laikos. Pateicoties Ukraiņu tautas varonīgai pretestībai, rietumi izmainīja savu politisko morāli. Rīt Krievijai simboliskajā datumā ASV un Ukraina parakstīs Lendlīza līgumu, jo, kā teica prezidents Zelenskis, brīvībai jābūt bruņotai nesliktākā tirānijai. Tagad vismotivētākai Eiropas armijai neierobežotā daudzumā tiks sniegti modernākie ieroči. Un tas ir pierādījums tam, ka varonība, vienlīdz tautas un armijas
pastāvēšana vērtībās atmaksājās. Cik labi, ka mūsu karavīri, mūsu leģionāri cīnoties pret Krievu okupantiem nomazgāja kaunu par latviešu nepretošanos 40. gadā. Uz viņu varonību mēs šodien pamatoti varam atsaukties un viņu nestos upurus šeit godināt. Ukraina ar savām un okupantu asinīm šodien raksta jaunu lapus cilvēces vēsturē. Tajā ik rinda vēst par pretestību iebrucējam, par brīvību un savas tēva zemes mīlestību. Patriotisku runu neatņemama sastāvdaļa ir aicinājums mācīties no vēstures. No šīs Ukraiņu mums sniegtās vēstures stundas iemācīsimies vienu pamatatziņu. Proti, labajam ir jābūt motivētākam, stiprākam, labāk bruņotam un ekipētākam nekā ļaunajam. Labajam ir jābūt motivētākam, stiprākam, labāk bruņotam un labāk ekipētākam nekā ļaunajam. Krievijas sakāve vairs nav aiz kalniem. Padomāsim, kā mēs cienīgi savā galvaspilsētā un visā Latvijā sveiksim uzvaru guvušos Ukrainas karavīrus. Taču ne jau ar joprojām Rīgas skatu bojājošo okupācijas pieminekli Pārdaugavā. No tiem, kā citiem okupācijas laika krievekleņiem, mūsu vide ir jātīra. Arī tā ir kaut vienkārši, taču burtiski acīm redzama pastāvēšana vērtībās. Mums ir jāveic savs mājas darbs. Kā sacīja mūsu prezidents, šis piemineklis vienmēr ir bijusi skabārga latviešu dvēselē, jo ar to tiek slavināts okupantu karaspēks, kurš atnesa latviešiem lielas ciešanas. Tagad tas ir sāsinājies, jo šī pati armija, kas 44. un 5. gadā iekaroja Latviju, tagad karo Ukrainā un izvērš kara noziegumus, kurus mēs visi redzam. Šī vieta ap skabārdu ir sākus pužņot. Es neredzu citu iespēju, kā vien to nojaukt. Bet tas vēl nav viss. Līdz šim geogrāfijā mums ir bijuši 4 galvenie virzieni – ziemeļi, dienvidi, rietumi un austrumi. Ukraina ir ieviesusi 5. proti kreisara Moskvā virzienu. Pēc tā mums jājautā, vai tiešām Rīgā ir nepieciešama Maskavas iela, vai tā neaizies arī pašā virzienā. Un vai Ukrainas kara veterānus sveiksim Latvijas Nacionālo karavīru biedrībā, kas atrodas Puškina ielā. Mums pašiem ir savi dižgari, kurus cildināt, savu pilsētu ielas nosaucot viņu vārdos. Ja tiešām domājam, ka mums pietrūks varoņu, palūksim Ukraiņiem kādus. Viņiem to tagad ir ļoti daudz. Cerams, ka visai drīz cienīgi savu mājas darbu izpildījuši, savās mums Dieva dotajās vērtībās stāvot, varēsim svinēt jau 2 nacismu, vācu un krievu sakāves Dievu dienu, kopā ar visu civilizēto pasauli. Ticēsim mums Dieva doto vērtību spēkam un sveitībai, un tāpēc arī pastāvēsim. Āmen. Dievvvārdā mēs lasām Jāņa evaņģēlijā: Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasauli jums dod, es jums dodu. Jūsu sirds, lai neizbīstas un neiztrūkstas. Mēs dzīvojam nemieru pilnā laikā. Un tas nes apsūdzību cilvēku dabai, jo kari jau sākās ļaunos prātos un nocitinātās sirdīs, un ka šie zemes mieri ir aizsegi, lai bruņotos, ka miers ir starposms starp kariem, bruņošanās karam. Un raksti mums saka, ka bez dieviem nav miera. Tāpēc mēs arī pieaicinām Dievu, lai viņš
mūs spēcina pretīm tumsai stāvēt, jo slepkavība pasaulē ienāca caur grēku, caur sacelšanos, un te mēs redzam apsūdzību karam, ļaunumam. Karš ir katastrofas sērija pretīm uzvarai. Tas ir noziegums, kas nav neattaisno uzvaru. Savā veidā karā visi zaudē, visi cieši, asara jūra, ļaunuma epogēja, tumsas darbi. Un tālāk Dievs mums atklāja karu vilkas mieram. Viņš dod mums to, kas ir vajadzīgs, lai tam pretīm stāvētu. Un mēs te esam nākuši, lai stāvētu sardzē par vērtībām un uzturam šo piemiņu. Jo kas tad ir vēsture, kur mēs atceramies, ka vēsture ir laika gaitā pārbaudīto vērtību koncentrāts, ka vēsture ir tautas darba, cīņu un upuru summa, ka vēsture apkopo tautas mūžu. Mēs gribam pieminēt mūsu vēstures veidotājus, vēstures rakstītājus, vēstures spožo labspušu arī izcīnītājus, varoņus. Paldies par viņiem! Un mēs arī esam šīs vēstures rakstītāji, dzīvā tautas daļa. Mūsu klātnība apliecina, ka mēs atceramies, ka varoņu darbi runā, tas ir dzīvs, un lai mēs kritušo priekšā, kā viņi pārspēku priekšā cīnījās, nenobijās, ticību uzvaru bailes, lai mēs mācāmies no karavīriem, no leģionāriem, ka griba ir ceļš, ka ticība ir pārspēks, tas garīgais redzējums, kas pārno, kāds bija apzīmējis, ka arī karogs ir kā bura, ka tu viņu uzlūko, tā tevi nes uz priekšu, padara nelokāmu, padara arī neuzvaramu. Jā, ka kas tic ir nesalaužams. Tāpēc slava Latvija, slava varoņiem, un varonība nemirst līdz ar varoņiem, arī mums ir dota vara. Turpināsim būt šajā cīņā, modrībā par vērtībām, par Latviju, viens par otru. Gādāsim, lai Latvija būtu. Āmen. Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces uzvada. Labdien visiem Listenē! Augsti godātais Skrējas kungs, leģionāri un viņu tuvinieki, ministra kungs, komandieri kungs, novada domas priekšsēdētāji, visi klātesošie. Ja patiesi otrais pasaules karš beidzās ar apņemšanos nekad vairs nepieļausim Eiropas kontinentā tādu brutalitāti, tik daudz veltīgi zaudētas dzīves, tādu nežēlību. Bet, kā mēs redzam šodien, tas ir aizmirsts Krievijā. Un Krievija ir imperialistiska valsts, šovinistiska valsts. Un mēs redzam, ka iebrukums Ukrainā ir vēlme iegūt kaut ko sev. Valstis, kas iet uz priekšu, kas raugās nākotnē, ir spējīgas radīt kaut ko skaistu, kaut ko paliekošu, kaut ko gaišu. Vai Krievija ir ko spējusi radīt, ja tai ir jāiebrūk Ukrainā? Tad vēlme ir kaut ko atņemt, kaut ko iegūt. Jā, pat par šādu cenu, par kara
milzīgas brutalitātes, nežēlības, neiedomājamas, necilvēcīgas, par sagrautu pilsētu, par nogalinātu bērnu dzīvības cenu. To mēs šodien redzam. Un mēs pieredzām karu Eiropas kontinentā. Pirms mēneša es biju vēl tobrīd aplenktajā Kijevā. Mums bija iespēja tikties ar, es teiktu, pasaules līderi numur 1, Volodimiru Zelenski. Zelenskis teica, mēs nepadosimies, mēs neatkāpsimies, jo tā ir Ukrainas tautas izdzīvošanas cena. Ukraina nepadosies, neatkāpsies, bet viņiem ir vajadzīgs visas demokrātiskās pasaules atbalsts. Latvija ir viena no valstīm, kas visvairāk atbalsta Ukrainu, un par to mēs dzirdējām daudzus paldies. Tas bija paldies gan Pabrika kungs, Komandieru kungs, Bruņotajiem aizsardzības ministrijai. Tas bija paldies visai Latvijas sabiedrībai, kas tik daudz ir devusi Ukrainai un arī uzņem Ukrainas bēgļus. Rīt būs vēsturisks notikums. Pirmo reizi kopš 24. februāra Latviju apmeklēs augsta Ukrainas amatpersona. Ukrainas parlamenta Verhovnas Radas spīkera vietniece, priekšsēdētāja vietniece Olena Kondratjuka. Un tā ir vēl viena zīme par to, cik ļoti gan Ukrainai šī palīdzība ir vajadzīga, gan arī cik augsti Ukraina šo palīdzību novērtē. Šodien mēs esam Lestenē, brīnišķīgā memoriālā, kas ir tapis ar Edgara Skrējas, ar leģionāru un viņu līdzbiedru sākto iniciatīvu. Viņi šobrīd to uztur un veido 7 biedrības kopā. 7 tas ir varens spēks. Un šodien arī Lestenē zemes klēpī tiks guldīts leģionārs Pēteris Auziņš. Šodien jāsaka liels paldies visiem leģionāriem, visiem nacionālajiem karavīriem, kas ir cīnījušies par Latviju, visos spēkos. Liels paldies karavīriem, zemessargiem, jaunsargiem, kas stāv Latvijas brīvības sardzē. Paldies visai Latvijas sabiedrībai, kas ir spējīga uz lielu solidaritāti un situācijas izpratni. Latvija ir nākotne, Ukraina ir nākotne. Valstīm, kas ir demokrātiskas, miermīlīgas, kas raugās nākotnē, tā ir nākotnē. Mūžīgs miers kritušajiem, mūžīga slava varoņiem un saules mūžu mūsu mīļajai Latvijai. Paldies! Tukuma novada domas priekšsēdētāja Gundara Važas uzvaru. Labdien, klātesošie! 8. maijā mēs atzīmējam Otrā pasaules kara beigas un pieminam savus tuviniekus, paziņas draugus, jo mūsu vectēvi un vecutēvi pārdzīvēja ļoti smagu laiku, un Otrais pasaules karš sašķēla gan mūsu ģimenes, jo cīnījās tēvs pret dēlu, brālis pret brāli. Un Otrais pasaules karš mums kā valstī, kā latviešu tautai, bija smags un liels izaicinājums. Karš beidzās, bet mēs kā valsts neieguvām neko. Mēs kļuvām okupēti no Krievijas puses. Ir ļoti grūti atcerēties, jo droši vien, ka katram ir ģimenē kāds stāsts, kā šis laiks ir pārdzīvots un kā mūsu vecvecāki ir rīkojušies un sajūtuši šo laiku. Un likās, ka karš ir kaut kas tāls un nezināms. Mēs tikai zinām šeit nostāstiem. Viņš ir piedod savu.
bieži pieminam, bet tā ir realitāte. Viņš ir pietuvojies tik tuvu, ka mēs jūtam, ka tas ir gan mūsu blakus mājās. Un tas, ko pašlaik Ukraiņu tauta dara, tas ir piemērs, kā vajadzēja rīkoties mums varbūt 40. gadā, 45. Jo tas, ko viņi pašlaik dara ar savu nāciju un kā viņi sevi motivē tālāk pēc dzīvē, to jāpamācās. Jo, ja mēs spēsim saprast viņu domu, brīvības, es uzskatu, ka mēs būsim ļoti stipra nācija, tāpat kā kļūs Ukraina. Mums ir kaut kas mūsu cīņā varbūt mazliet palaists garām, ka šis brīvība varbūt nākas būs viegli, bez kara, bez asinīm, bet Ukraina pierāda, ka brīvības cena visam savām. Tādā mirklī es gribētu vēlēties, lai mēs kā sabiedrība, kā nācija spētu būt vienot un saliedētu, tērēt varbūt laiku mazāk pašķiem, bet domāt par nākotni, par savu valsti. Dievs svētī Latviju. Latvijas Republikas aizsardzības ministra Ārta Pavrika uzruna. Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, leģionāri, gan tie, kas vēl dzīvi, gan man jāsaka arī tie, kas šeit atdusās. Šis gads un šis 8. maijs mums paiet lielā mērā zem Ukrainas zīmes. Jūs to jau dzirdējāt arī no iepriekšējiem runātājiem, jūs to dzirdējāt arī sprediķiem. Mēs visi, atceroties savu brīvību, savus varoņus, savus kritušos, patiesībā domājam par to, kas pašlaik notiek Ukrainā. Jo Ukrainā tiek izcīnīts karš, asiņains karš, ne tikai par Ukrainas brīvību, demokrātiju un nākotni, bet arī par mūsu nākotni, mūsu brīvību un visas rietumu pasaules brīvību. Lielā mērā tas, kā mēs attiecamies pret Ukrainu, kā katra Eiropas un pasaules valsts attiecās pret Ukrainu, tas noteiks arī šo valstu morālo spēku un pozīcijas nākotnes pasaulē pēc tam, kad Ukraina šo karu uzvarēs. Un es esmu pārliecināts, ka Ukraina šo karu uzvarēs, jo ļaunais nevar uzvarēt un palikt mūžīgi šeit uz pasaules. Ja mēs pieminām mūsu upurus šeit Lestenē, kuri tiešām, kā mācītājs Kalve teica, lielā mērā izpirka to mūsu šaubīšanos un politiskās bažas, kas bija 39. un 40. gadā, kad Latvijas valsts un Latvijas armija necīnījās pret padomju iebrucēju. Mums ir arī jāatcerās vēl viena lieta, ka šis kara sācējs, Puķins, Krievijas režīms, visi tie, kas Krievijas sabiedrībā stāv aiz Putina, ir pielīdzināmi tiem kara sācējiem 39. gadā un tālāk. Tieši šādi cilvēki un šādi režīmi, nacistiskā Vācija un padomju Krievija, sāka toreiz karu, un pašlaik tāds pats kara noziedznieks mitinās Kremlī vai kādā no saviem bunkuriem. Protams, ka pašlaik arī šeit, Latvijā, mēs izsveram mūsu padomju pagātni, mēs skatāmies, kā katrs attiecās pret Ukraiņu bēgļiem, un man ir jāsaka, ka latviešu tauta ir ļoti draudzīga un dara ļoti daudz. Es esmu pateicīgs visiem tiem, kas ikdienā no mūsu pilsoniskās sabiedrības sniedz roku un palīdzību Ukraiņas bēgļiem, Ukraiņas valstī, Ukraiņas tautai, kā nu katrs var, ar ziedojumiem, ar materiāliem līdzekļiem, ar mašīnām, ar džipiem, ar jebkuru ekipējumu. Arī mēs šeit no Latvijas
aizsardzības ministrijas puses, no bruņoto spēku puses varam pateikt, ka mēs darām visu iespējamo, tas, kas ir mūsu spēkos, lai palīdzētu Ukrainas tautai un Ukrainas armijai uzvarēt. Par daudzām lietām jūs ziniet, par pārējām mēs jums pastāstīsim tad, kad karš būs uzvarēts. Ne pašlaik un pašreiz. Vēl viena lieta, mans runas nobeigumā, es to gribēju veltīt ne tik daudz pieminekļiem, jo par pieminekļiem jau iepriekš pateicu, bet par kapavietām un atdusmas vietām. Mūsu zemē ir cauri gājuši ļoti daudz un dažādi karaspēki. Un iebrucējiem šeit nav vietas, un ja tos iebrucējus negaida atpakaļ viņu zemēs, no kurienes viņi nāk, tad vienīgā vieta, ko mēs viņiem esam gatavi piešķirt, ir mūsu zemīti pāris pēdas, pāris metri, kur viņiem atdusēties. Mums tādu kapu šeit ir daudz, ne tikai latviešu leģendāru kapu. Šeit ir vācu kapi, šeit ir padomju karavīru kapi, šeit ir krievu kapi, šeit ir turku kapi, šeit ir zviedru kapi. Mēs, atšķirībā no tiem, kas uzbruk Ukrainai, mēs nekarojam ar kritušajiem, mēs nekarojam ar mirušiem, mēs viņiem ļaujam sev atdusēties un mēs šos kapus apkopjam. Un kā parasti arī šajā gadā, lai cik var būtās, tas likās arī nedaudz tā izaicinoši. Es pieturējos arī pie savas ikgadējās tradīcijas un kopā ar Vācijas vēstnieku, kad braucu šeien, noliku ziedus gan pie vācu karavīru kapiem, tepat Žūkstē, gan arī pie padomju karavīru kapiem, tepat Žūkstē. Un bija liels mans izbrīns, ka tad, kad es aizgāju uz šo te padomju karavīru atdusmas vietu, tur mani sagaidīja pirmām kārtām iestādītas zilti-dzeltenas puķītes un viena sieviete ar Ukrainas pasi rokā. Viņa teica, ka viņa ir bēgla, kas ir ieradusies Latvijā. Viņa izsaka lielu pateicību un paldies visiem latviešiem, kas viņu ir uzņēmuši. Bet viņa šajos Žūkstas kapos ir atradusi savu vecstāvu. Un viņa lūdza mani arī nodot pašvaldībai, lai arī par šiem kapiem parūpējas, jo tam nav nekāda sakara. Ne ar Puķinu, ne ar Krieviju, ne ar kaut ko citu. Un tas vēlreiz man iekšēji deva pārliecību tam, ka civilizētas nācijas apkopi visu kritušo kapus, sevišķi pat, ja tie ir iebrucēji, jo mēs varam parādīt piemēru, kā tas ir jādara. Savukārt, ja šie iebrucēji dzīvi, tad viņu vieta ir aiz Latvijas robežām otrā pusē. Saules mūžu Latviju! Nacionālo bruņoto spēku komandiera ģenerāla leitnanta Leonīda Kalniņa uzruna. Cienītās priekšsēdētājas kungs, aizsardzības ministrs kungs, leģionāri Tukuma novada domas vadība, karavīri, jūrnieki, zemesargi un dāmas un kungi. Stāvot šeit, es novērtēju šo te vēsturisko nogriezni un to, kāpēc mēs esam šeit. Īstenībā tā ir traģēdija. Traģēdija, kad tavu zemi okupē un tu neesi tiesīgs pretoties. Tā ir traģēdija, kad tev ir jāuzvelk sveša forma un zem sveša karoga. Varbūt ar naivu cerību tu izpildi savu uzdevumu. Un izpilda leģionāri šo uzdevumu ar visaugstāko pārliecību un disciplīnu. Naivi cerot, ka Latvija tiks šādā veidā. Tā ir milzīga traģēdija, kad divas pretējas ideoloģijas iznīcina mūsu galveno vērtību, mūsu nācijas ģenētisko kontu, kas ir mūsu Latvijas pilsoņi. Un šodien šeit es stāvu ar absolūtu pārliecību, ka tas vairs neatkārtosies. Jo šī vēstures stunda mums ir devusi milzīgu mācību. Jo mēs esam vienoti pasaules jaunās filosofijas izpratnē par humānu kārtību starp valstīm, starp nācijām. Jo mēs esam izveidojuši stipru Latvijas aizsardzības sistēmu zem Latvijas karoga kopā ar mūsu sabiedrotajiem. Un kā galveno spēku šai sistēmā esat jūs, Latvijas pilsoņi, kuri
pēc savas brīvas gribas esiet uzbūvējuši šo sistēmu un šodien izpildiet šo uzdevumu šeit, Latvijā un ārpus tā. Un šai gadījumā mēs īstenībā esam izpildījuši to cerību, ko leģionāri gribēja. Latvija ir brīva, un mēs šeit attīstam savu kultūru un veicinām savu labklājību. Un tāpēc, lai dusmierā leģionāru dvēseles un mūžīgi piemiņ viņu karavīru veikumu. Tagad daži vārdi no mūsu igauņu draugiem. A few words from our Estonian friends. Labdien! В первую очередь хочу извинять, что говорил языка врага, общего врага, потому что я не имею латыни. Хотели сделать маленький подарок от нашего клуба. Это клуб друзей Эстонского легиона. Подарок для старого легионера Эдгара Скрея. Один книга, который эстонские легионеры сделали на Зегелькайма в 1945 году, в ноябре. И это перевод на латвийском языку. Маленький флаг нашего клуба. И знак тоже от нашего клуба, где написано «Эдгарс». И один еще. Господин генерал-лейтенант, прошу вас сюда. Это крест вам это сделали легендарные ветераны батальона Айта. Держите. Labi, mūsu formālā daļa ir gandrīz beigusies. Es vēlos paziņot, ka pēc 15 minūtēm notiks
leģionāra Pētera Auziņa urnas apetīšanu, šeit pat kreisajā pusē. Un leģionārs Edgars Skreja lūdza, viņam bija īpašs lūgums, viņš man paprasīja tieši, ka mēs stāvējam pie vārtiem, bija uzdziedāt Zilu lakatiņu. Mans lūgums ir varbūt tulīt, ka karogi ir izstaigājuši, ar karogiem ir iziet ārā, paturēties te kopā un uzdziedāt Zilu lakatiņu. Leģionāriem vārtiem. Paldies visiem, kas šodien mēroja ceļu, lai šeit būtu ar leģionāriem un ar mums. Hello, Guesti. Go.